Hei! Kā šī? Grib redzēt, kā es priekš sev uztaisīju krāsotavu lakotavu, kas neizņem daudz vietas, bet kurā var nopūst diezgan liels detaļas? Tad tu turpini skatīties. Jāpabrauc matas malā. Mēs ir klāt. Te pagaidām laika mums izvietojies materiāls. Bet, kā jau pagājušā sērijā runāja, mēs nav tālu no lakotavas būvs. Un es domāju, ka šodien mēs ar to tiks galā. Pagaidām gan šī siena piekrāmēta ar atgriezumiem tieši tāpat kā viss pārējās. Bet pat cik grieztos jau ir gatavs caurums, kur kādreiz bija ventilācijas caurula, vieta nosūcējiem būs vienkārši ideāla. Un jā, mums ir jauns instruments. Best. Pats labākais. Es zinu, ka tas nav nekas baigi jaudīgs un nekas baigi liels, bet es domāju, ka mūsu darbnīcas vajadzībām viņš pilnīgi pietiks. Un viņš būs baigu atlaidi, un es 50 litru kompresoru ieķēru pa 109 eiro. Tā kā, tas priekš manis jau ir baigi ok. Mūsu bestam ir divas izejas, kas nozīmē, kā iespējams mēs viņu noliks blakus telpā garāžā tā, lai tēvs var arī garāžā viņu izmantot, un līdz ar to es varu izvilkt vienu uz savu pusi. Un mums ir tik skaļi te nerūcēt šitai telpā, kas arī būtu baigais pluss. Tad citu, jā, ja vēl nezināja tādais, tās sienas mums sanāk garāža, tagad principā, kas tur vienai tai mīkstai sienai izurpties cauri un izvilkt pāris trubas. Protams, trubas baigi labi būtu, ja te kaut kur būtu gaiss. Un varbūt, ka mēs aizvalkam arī uz turieņu. Jo pie montāžas galda būtu baigi sakarīgi, ja mēs varētu iespraust kaut kādu nagulu pistoli un kaut ko tam līdzīgi. Vispār nopūst putekļus no galda, tas jau būtu daudz. Tā kā jā, attīstamies. Laiks sākt domāt par kaut kādu karkasu. Un karkas būv mums sākas tieši no ventilātora, tāpēc, ka tas mūsu būvēja galvenais. Tāpēc nomēram garumu un platumu un meklējam atgriezumus, no kuriem taisīt rāmi. Labā ziņa, ka katram ventilātoram jau abās pusēs ir vietas stiprinājumiem. Sanāk, ka rāmī viņš turēsies iekšā pieskrūvēts, bet uz gumijas buksēm. Tas nozīmē, ka ja ventilātorā būs kaut kāda vibrācija, viss mūsu lielais nosūcējs netaisīs rezonanci. Nu re, kaut kāda amortizācija arī būs. Skaisti. Tālāk pie griestiem nostiprināja MDF plāksnes. Konstrukcija vēl nebija īsti skaidra, bet no kaut kā jāsāka, ne? Un sāk ar to, ka izvilkt no trubas ārā viss ar laiku sabāstās lupats. Pēc tam no augšas izmet cauri klucīt tā, lai redzētu, vai trubi tīra. Es saprotu, ka ārā nekas neizkrita, bet lejā pa trubišu aizgāja. Tā kā? Vai nē? Reku Ivans klucīts. Kas nozīmē, ka mēs varam strādāt pie veida, kā pielikt šito te turklāt. Ideja taisīt te diezgan zemu piltu, tā lai mēs varētu plus mīnusiņu sastiķēt ar trubas galvu. Un kas seko man TikTokā jau ir redzējuši, bet jā, jums es parādīšu otrais. TikTokā mēs prasīja palīdzību, kā jāstrauc saslēgšanu šitam, un reku viņš mums atrodas. Un tagad mēs viņu dabūtu uz maksimāliem apgriezieniem. Tas ir tā kā kontrolieriem 5. ātrums, tev viņš vienkārši no 220 palaižās uz maksimumu. Un baigi sakarīgi. Vienīgais jā, lai mēs varētu uztaisīt filtu. Šitā te truba ir pilnīgi debilā leņķi. Redziņ, tā šķība nāk no augšas ārā. Ja mēs viņu varētu šitā te nopiļīt nost, tas būtu ideāli, bet tur augšā ir siena augšas. Tagad tas arī ir bīstam. Vienīgais izskatās, ka mēs viņu varbūt varētu vienkārši izņemt ārā. Tas ir variants. Tā man nav jāsāģ, ja viņi attais dzirkstels tev uz vietas. Zini, ko tas nozīmē? Kāpjam augšā. Uba! Ej, tu tur trūkst tev vairāk dēļ. Mums te būs arī jāpiestrādā pie galva. Nezinu, jūs kaut ko redzēja, nevedzēja, bet šitā garā truba. Šito es izgāzu. Un tagad te mums ir vienkārši brīva vieta, kur mēs uz augšu var palaist skursteni.
Tālāk varam zāģēt finieru mūsu piltuvē. Kā jau viss pie manis uz vietas, tie, protams, ir veci atgriezumi. Tāpēc, ka Rudolfs ir skops, neko darīt. Pēdējā laikā zāģis savien vairāk saka atgādināt tādu mazo formātnieku. Protams, tas viss ir kohos un ar laiku būs jāskatās kaut kas lielāks. Bet pagaidām pāris gadus strādājot ar skilzāģi, es viņam neesmu atradis daudz mīnus. Kā jau visiem štrumiem, galvenais vienmēr izmanto asas asmeni. Kopā finieru stiprināsim ar superlīmu, to pašu ar aktivātoru, kas visiem patīk. Ar šo līmu strādāt ir vienkārši lieliski, tāpēc, ka tas ir ātrs process un viņi turas kopā cieši jo cieši. Tieši tāpēc šos kadrus atstāja neapgriezts tīri, lai tu redzi, cik ātri līme saķerās un ir jau lietojami. Tā, un vieglākais veids, kā mēs varam nomērīt, kādas detaļas mums vajag šitam pseidokonusam, piramīdai. Droši vien būs uzlikt šito virsū, un tad vienkārši mērīt no šejienes uz aptuveni šejieni. Tagad mums šitās 4 detaļas būs nomērītas, mēs viņas var saskrūvot un to konusu vienkārši pacelt uz augšu un pieskrūvot. Loģiski, ne? Viss mērīšana, protams, ir pat ļoti aptuveni, un tev uz baigo precizitātes galīgi neiespringa. Kāpēc? Redzēs vēlāk. Pēc tam varam nogarināt lamināt detaļas piramīdai, kuras pagaidām vienkārši nogriežam kā taisnas stūris, un pēc tam pēc fakta piesāģēsim jau precīzāk. Tad skilzāģim nomainam apakšējo plāksni pret oriģinālo, tāpēc, ka vajadzēs zāģēt grādos. Un augšu un apakšu lamināt detaļām piezāģējam uz 45 grādiem, tā lai maksimāli piegulētu pamatnē. Un patiesību sakot, es biju diezgan pārsteigts par to, cik akurāts sanāca zāģējums. Bez aizzāģi zem grādiem un uz vecu lamināti. Izmēri visai šai būvei skatās pavisam vienkārši. Viss mērās pēc fakta. Tas nozīmē pieliekam detaļas savā vietā un vienkārši atzīmējam, kur viņi beidzās. Ļoti vienkārši un ļoti trupji, bet strādā vienmēr. No sākuma gan piramīdai Sāns gribēja piezāģēt arī nedaudz ieslīpes, bet to ideju ātri atmet, tāpēc, ka tas man diezgan čābīgi beidzās. Es tikko laikam šepak apgriezu. Re. Saudabīgi. Nekad nebija iedomājies, ka tu var sagāzt tik slīpu viņu, ka tu burtiski no zāģa daļu var noņemt nost. Nu, labi. Bet neskatoties uz nelaimēm, mēs jau esam uztaisījuši kaut ko, manā skatījumā simpātiskāk nekā mūsu paša gaismas pila, bet par to citreiz. Tagad paliek tikai tieši tāpat pēc fakta nomērīt gala detaļas un ielikt viņas vietā. Tad varam skrūvēt visu kopā. Un pat cik te ir dažādi slīpumi un es viņiem visiem nepievērsu īstu uzmanību, tad viss šķirbs aizlīmējam ciet ar alumīnija skoču. Vajadzētu joku pēc piemērīt kaut ko. Ap šito laiku jau jūs būs plus mīnus sapratuši, cik ļoti nopietni es visu šito uztveru. Jā, nu vajag normāli īstenībā. Pat tīri negaidīt, pasies, kādās viltnieks iegāja vietā. Redzi, viņš man nostājās virsū uz maliņas, un es varu nostiprināt skrūvus te un te. Un ja kas, tad es varu izņemt savu ventilātoru ārā. Prikulīgi, ne? Tā vispār nebija domāts. Tas pierāda man hipotēzi, ka nevienmēr vajag iespringt uz sīkumiem. Jā, baigi noveicas. Un jūs droši vien teiks, ka tā ir baigā haltūra un tā tālāk, un jums būs pilnīgi taisnība, bet es pateikšu, kāpēc es uz šito neiespringst. Tāpēc, ka es līdz šim lakoju burtiski vienu ventilātoru. Es tur uz biezumens pagājušais noliku ventilātoru, un viņš man pūta pa durvīm viss ārā, tieši tā virzienā. Un burtiski vienīgā problēma bija tā, ka ventilators bija pa švaku. Šitai gadījumā, ka ventilators pūtīs man nevis no aizmugurs, bet vilks no priekš, nu tā vilkuma būs daudz sakarīgāk. Līdz ar to viņš būs caur filtram izgājis, vai viņš tur kaut kur plūst pa sānu bišķiņ ārā, pilnīgi nav svarīgi, tāpēc, ka viņš jau būs filtrēts un tīri teorētiski tīrs gaiss. Ar visu to beidzot laiks izmēģināt ventilātoru darbībā. Protams, ne bez sarežģījumiem. Es viņu kājām gaisā ieliku iekšā. Pūš nevis sūds.
Skaisti. Stulbais rudens. Šitas laiks ir sācies. Jūs arī sako katrā video klausīties par to, kā es ciest nevaru augstumu. Vajadzētu iekurināt. Un jāpadara šitā vieta mājīgāk. Bratans jau teikt, ka apģērbs nepiemērots, ka nav nepiemērot laika apstākļi, tikai nepiemērots apģērbs. Es teiktu, ka vienalga ir augsts. Ciest nevar augstumu. Kamēr varas kafijai ūdens, var parādīt, kas vēl tā labs notiek. Šie gan tādi sīkumiņi, bet jā, tagad te top vēl viens gals šķiedra dēlīts. Šis gan vēl ir upjais, un tie arī nāks klāt. Tur ir savādāk sazāģēt iekšā. Šitās joslas ies pa vidu, te arī pāris šauri ielikt iekšā. Un tad tas viss sakārtosies plus mīnus simetriski, un būs lielais gaisa dēlīts. Un tas, to es vakar atstāju Osītim. Bet Osīts vakarā nav atnācis tēju uzēst. Viņam baigi patīk tējas maisiņi, te no es uz grīdas atstāju lamatas viņam tējas maisiņi. Bet Osīts jāpakaļ vakar burtiski ar šita te strādāju, un te es redzēju, ka viņš ieskrien iekšā, un tad ik pa laikam viņš otrā darbnīcas galā arī parādās, tā kā jāsāk uz krūzītes likt virsū kaut kādu preskartonu tā, lai es tur neatrodu Osīšu pļekas savā krūzē. Galīgi neforši. Pagājuši gadu viņš izēd man kakao, šogad viņš sāk taisīt manā krūzītē. Un tagad apakaļ pie mūsu projekta. Šitas ventilators tagad man ir pieslēgts vienkārši pie štepsels, un pie štepsels viņš nestrādā uz pilniem apgriezieniem. Un es nezinu, kā būs ar vilktspēju. Un te man varētu būt labi, ja es varētu regulēt to apgriezienu daudzumu. Toties šitas viltnieks man visu laiku strādā praktiski uz pirmo ātrumu, ar viņu pilnīgi pietiek, lai gaisa te darbnīcā griest. Līdz ar to šito te ar visu to kontroleru, es domāju, ka mēs nesīsim uz turienu, bet to, kas ir tur, vienkārši ar štepseli, to mēs atnesīsim uz šejienu. Nu, un visticamāk piestiprinās kaut kur pie sienas. Mēs laikam pagaidīs, ka viņš apstājas un tad ņems rokā. Tagad elektriķis samārs nav, bet nu te ir pavisam vienkārši. Burtiski ņemam tās pašas krāsas vadus un vienkārši pagarinām. Te pavisam vienkārši. Smuku konektoru un visu. To mēs esam piespraudījis pie strāvas. Un vai nu viss aizies, vai nu būs sensācija. Tas ir pirmais ātrums. Tas ir otrais. 3. Labi. 5. mēs neslēgsim uz galda. Mums ir strādājošs kontrolērs, un mums ir pagarināts vats, un mums ir viss smuki kastītē. Un pagaidām mēs viņu atstāsim vienkārši ar štepseli. Bet pēc tam, kad mēs visi būs saveduši kārtībā, mēs to visu smuku pievilks uz atsevišķu automātu piedrošinātai kastītes. Pirmajos testos atradām jaunu problēmu. Pat cik ventilators ir lielāks un piramīda mazāk. Saspiestais gaiss meklē vieglāko ceļu uz āru. Šajā gadījumā gar malām uz leju. Tāpēc visās šķirbās saskrūvējām iekšā brusītes, un pēc tam nolīmējam ar to pašu alumīnija skoču, tā lai gaisam ceļš ir tikai uz augšu. Pavisam cita lieta, ne? Aizmirst šķidrumu uzpildīt. Tālāk sākam strādāt, nosūcēja aizmuguri. Likt sienas tur atstāt galīgi negrib, un likt veselu plāksni pie sienas. Nu, es jums pēc tam izstāstīšu, kāpēc tā nav laba ideja. Tāpēc pie sienas sastiprinām vienkārši koka līsts, kurus pēc tam nosaksim ap lēvu. Līstam nav jābūt baigi biezam vai ļoti labi nostiprinātām. Pa lielam viņas tur ir tikai tāpēc, lai plēva neplandās. Pašiem prasīs, kāda vēl un pēc tā plēva te ir vajadzīga. Plēva tur ir tāda ideja, ka es negribu, lai siena vienkārši atklāta. Un pat cik siena nelīdzena, ja es pielikšu priekšā veselu plāksni, es pazaudēšu ļoti daudz vietas. Tad varam beidzot ķerties pie korpusa. Tam izmantosim vecos profilus, ko kādreiz dabūju pa velti no celtniekiem. Un kā apzinīgs vācais atved mājās. Šitā kaut kā. Man liekas, ka šitā te būtu vienkārši ideāli. Šitā? Es domāju, ka šitā būs labi. Starp šitā un šitā beigās izvēlējos šitā un skrūvēju vietā.
Otrā pusē nokopējam gan attālums, gan slīpumu un varam jau stiprināt klāt sāns. Tās ir ārējās plāksnes no visiem pieejamiem materiāliem. Kā jau viss šajā būvē izmēra atzīmējas pēc fakta. Tad ar gremzāģi nosāģējam pēc līnijas un stiprinām plāksnes vietā. Nākamā dienā varam turpināt griezt pēc izmēra lamināta. Te gremzāģis ir diezgan neaizstājams, tāpēc, ka visa zāģēšana notiek ļoti ātri un ļoti precīzi, pat ar manu lēto brīnumu. Protams, jebkurš instruments ir tikai tik precīzi, cik viņa lietotājs. Bukā iezāģēja. Jomā. Tad es jums labprāt parādītu kā tūplāni. Bet tas viss galīgi nav vienkārši, ja tu strādā augšā, lejā. Un ja lejā es vēl varu kaut ko tuvāk parādīt, tad te augšā, sorry, pilnīgi nekā. Ap šo laiku nosūcējs jau sāk gūt kaut kādu veidolu. Un plus mīnus sāk palikt skaidrs, kā viņš izskatīsies beigās. Kas, ja godīgi, visu laiku bija baigām iztērija. Un kad sāni pabeigt, varam strādāt jau pie priekšpuses. Lūk, mums ir interesanti feature. Es augšā uztaisīju tādu pseido piltuvu. Protams, visu šķirbis mēs aizlīmēs ciet, bet mums laikam būs jāuztais kaut kāds šīberīts vai kaut kas tāds, jo viņš pats pa sev kustās. Interesanti. Varbūt tieši labi, lai viņš griežas pa lielam, lai tā telpa ventilējās un tā tālāk. Tā vēl viss ir melnā maģija. Kaut kad pa vidam pačen beidzās un man GoPro izslēdzās. Es ceru, ka jūs redzējat, cik tālu mēs tagad tik. Bet jā, bišķi aizrāvos uz skrūvēšanu. Un preskartons baigi labi šitā reizē nospēlē. Tādā ziņā, ka viņš ir plāns un viņu smuku varēja izlocīt. Un man liekas, bišķiņ izliekts, viņš būs arī nedaudz labāk nekā ja viņš būtu vienkārši taisns dēls tur iekšā. Redzēs. Vēl tikai šovakar palika aiztaisīt ciet visu šķirbis. Dievs dod veselību un ilgu mūžu tam cilvēkam, kas izdomāja alumīnija skoču. Viņš ir mans varonis. Tur ir kursīts apakai. Brīvs staigājas. Tev kauns nav? Mazais mērkaķis. Viņš ielīt iekšā pat caurumu vadam. Tas zimās sakrabāts. Labi, mēs viņam atstās kaut kādu sieru, kaut ko tādu, kaut kādu gardumu. Uz bleķu šķīvīt. Hei! Kā viņš ir? Šausums vienkārši ar to ziemu ir. Kāda ziema labi bija tagad rudens tikai. Novembra sākums, 1. datumi. Bet, augsti. Ārā augsts, iekšā augsts. Un pats galvenais ir tumšs. Ārā ir tumšs. Vai tu redzi, bet tur uz jumta mums ir plāksne. Beidzot laiks pastrādāt pie priekšpuses. Protams, atkal izmantojam visus pieejamos materiālus. Tas ir gan parasts MDF, gan vecs galdu virsums. Augšpus mums ir no viena vesela MDF gabala, kas ir baigi labi, tāpēc, ka mēs viņu visu varam nostiprināt vietā un vietu filtram vienkārši nomērīt un izgriezt pa vidu. Īsāk sakot, pa gremzāģi kaifoja visu būvas garumā.
Baigi labi izskatās. Sanāk, ka tur vidū mums būs filtrs. Cik tas viss reāli sūks, to mēs noskaidros, tagad mēs pūtīs. Pa šito augšējo daļu, nu, principā viņi no 1,60 m uz augšu ir cieti. Pa šito viņš dīvaini tādā ziņā izskatās, bet es domāju, ka problēma nebūs. Tāpēc, ka pūtīs mēs tāpat buka augstumā, kas ir kaut kāda, 90 cm. Vajadzētu viņam sasūkt viss, vai ne? Jā. Maybe. Tas tie maybe. Šis, jā, ritīgais viens kameras video sanāk. Bet man liekas, ka būs ok. Būvi interesanti. Nu, vismaz priekš manis, kas jau ilgi skatās uz šitādu ideju. Jā, pēdējā laikā es ievērojis, ka vai nu man tas interese YouTube baigi nesaskan, vai nu kaut kas nav kārtībā. Jo citreiz video, kas man galīgi pašam liekas tādi, nu, nekādi, tie izšauj. Un citreiz video, kur tu ieliec montāžu un visu pārējo un pats centies un tā tālāk, nu vispār neizšauj. Visinteresantākais ir tas, ka nezinu, kā uzvesties, tā kā uz ielas tev kāds pazīst. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā, ja redz man uz ielas, nebaidies pienākt klāt un pateikt čau, kāds es esmu kamerā, tāds es esmu dzīvē. Ja neskait to, ka es daudz vairāk lamājos. Tas ir vienīgais, ko mēs video mēģinās nenodot tālāk. Tev vajadzētu būt mušu kapiem iekšā. Laiks lēnām domāt pa plēvus sāniem. Tikai pirms tam gribētos pie griestiem piesist putekļus. Ideja ir no sākuma birst notīrīt visu lieko, pēc tam pistolē uzmiksēt krāsas un lakas kokteili, tā lai krāsa pagaidām nemainās, bet putekļus un zirnekļu tīkls pieķer pie griestiem. Protams, ka tas bija izdarīts iestājās nemieris un vajadzēja kaut ko vēl nopūst. Tad nu nosaucēja sāns pagaidām uztaisījām pseido balts. Filtra materiāls ir pasūtīts un es viņu joprojām gaidu, bet kamēr mums viņš vēl nav, nu vairāk video dēļ, gribēju ielikt kaut ko filtra vietā. Tāpēc aiz pirmā MDF slāņa pieskrūvējām pāris līstītes un uz rāmīšu uzšuvām parasto agroplēvu, vienkārši tā, lai nosūcējs būtu vizuāli baudāms. Kaut kāda baigi nestabilitāte, kāpšana. Tagad mums paļupam jākāp lejā. Jā. Jā, it ka nevar saprast, ka iekšēji smuku platu liela telpa, bet vai nebūs pa daudz tam sūcējam. Kaut gan no otra puses, jums ir platā leņķa lēts, un tāpēc izskatās tā telpa daudz lielāka nekā viņa ir. No šejienes augšpusē līdz turienē, līdz tur, kur viņš beidzās. Ir kaut kāda, 2,5–3 metri platākā pusē. Vēl tikai pastrādājam pie tā, lai sāna ir līdz galam uz augšu, lai nekarājās uz leju un netraucē. Kā arī piestiprinājam vadības bloku pie sienas. Redz, kāds pluss tam, ka grīda nav līdz galam uzlikt. Tas nozīmē, ka tu viss pagaidām, kas tev ir uz grīdas, var noslaucīt tur, kur grīdas nav. Un aizmirst. Nu ko, ja pamēģini kaut kas nokrāsot, ne? Un šis noteikti nav labākais piemērs, kā vajag krāsot, un pats galvenais nezināšanas pēc es nepareizi biju samiksējis krāsu, bet eksperiments bija pat ļoti veiksmīgs, un mēs uzzinājām to, ko gribējām uzzināt. Kā redz, man aiz muguras darbnīcā nav migls vispār, un tas ir tas, ko mums no šīs būvas vajag. Bija sasodīta kruti īstenībā, es burtiski tikko te pūtu. Un nekur apkārt nav pilnīgi nekāds migls. Viss burtiski nonācis tur, kur tam būtu arī jānonāk. Nu, reāli skaisti. Atgādina nedaudz lauku zaļumbalvu, bet tik un tā man patīk.
Protams, tur nemieris nebeidzās, tāpēc vajadzēja nokrāsot vēl ko. Un pat cik krāsa mums ir pieejama, tikpat labi mūsu būvu varētu uztaisīt arī bišķi simpātiskāk. Nu tā kaut kā. Es domāju, būva noteikti nav pat tā man akurātākā. Kā jau vienmēr darot kaut ko darbnīcā, tā sanāk, ka pats priekš sevs neiespringst. It sevišķi tāpēc, ka šitā ietaisa ir domāta vienkārši ražošanai. Tāpēc viņai nav jābūt smukai, bet viņai jāstrādā. Nu, un to viņi dara vienkārši lieliski. Kā jau teicu, tikko kā atnāks materiāls, tā mēs šito te nomainīs pēc normāla filtra. Un, protams, valkot elektrību otrā pusē, mēs parūpēsies arī par šito kastīti. Pieslēgs viņu pa taisno pie sava automāta un noteikti noliks savā vietā. Šobrīd es viņu vienkārši nostiprināju pie betona, pa lielam vienkārši, lai viņi nemaisās pa kājām, kamēr es krāsoju pašu nosūcēju. Kāpēc es viņu krāsoju? Man nav nejausmas. Tas nebija vajadzīgs vispār nevienā acī, tas nav kvalitatīvs krāsojums un tā tālāk. Es vienkārši gribēju kaut ko nokrāsot. Un man liekas, ka viņš balts te izskatās daudz labāk nekā krāsains. Varbūt kāds, kas tikko pieslēdzies mūsu kanālam, padomās, ka tas ir kaut kas sakarīgs, nevis vienkārši lauķis skrūvēts čupa ar MDF un profiliem. Īsāk sakot, tāds mums šoreiz sanāca video. Turpinām iekārtot šito darbnīcas pusi. Krāsošanas, lakošanas vietu man gribējās iekārtot jau no sākuma, un tagad, mums viņi ir. Un līdz ar to, ka mums tagad ir krāsotava, mēs varam gatavoties nākamajai mēbelei. Bet, lai uzzinātu, kas tā ir, tev jānospiež laiks, jāabonē kanāls un jāseko līdz turpmākajām sērijām. Ar jums bija Rudolfs, un tiekamies nākamajās sērijās.